Toms dabūja pa muti. Jā. Lūdzu, video. EHR latviešu hiti zīmola vadītājs un ētera personība Toms Barons Lūķis pirms 6 gadiem smaga uzbrukuma rezultātā tika paralizēts un atkal mācījās staigāt. Man arī ir viens traks stāsts. Es pieļauju, ka daļa no tiem, kas man sako, jau to zina, bet varbūt tā jaunai auditorijai izstāstīšu. Tie, kas nezina, man šī roka raustās. Un viņi raustās tiešām, mana sieva tiešām ir priecīga, un es reizēm atvieglots, tas ir tremors. Kā es pie viņa tiku? Savulaik mums bija ģeniāls bizness, kas bija džentlmeņu klubs. Nu, daudziem tas savalkās kopā ar mauksaimniecību. Es uzreiz jums gribu teikt, nekā tāda. Nekā tam līdzīgi, jā. Un tā ir vieta, kur Džeks, kad viņam mājās kaut kas nav kārtībā, iet pārliecināties tur, ka mājās viss ir kārtībā. Nu, lūk, un tādā jaukā dienā Rīgā es biju kluba direktors. Piedodiet, ko jūs darījāt tieši? Tur meitenes izklaidē vīriešu, dejos, skaistas dejas. Labā nozīmē? Jā, protams, ir kaut kādi elementi, kas tiek atkailināti. Tas piederās pie lietas. Tas ir vīriešu klubs. Un es teicu, kādā jaukā dienā, kādā jaukā naktī mums ienāca iekšā 2 recidīvisti, kuri man šķiet visu savu dzīvi bija sēdējuši cietumā, un viņi ir ārā 2 nedēļas tieši. Nu, un vārds pa vārdam, Toms dabūja pa muti. Jā. Lūdzu, video. Jā, un īstenībā tiešām pirms video vēl pavisam īsi. Es drīkstu pieteikšu. Jā, tu drīksties pieteikt. Tika izspēlēts plāns par nozaudētu telefonu. Es, protams, kā labs kluba direktors gāju uz savu kabinetu skatīties kamerās un teicu Džekiem, hei, ja tiešām šeit viņš būs nozagts, mēs jums samaksāsim par šo telefonu. Jā. Un sēžot birojā iekšā, skatoties kameras, šis ir tas brīdis, es domāju, ka mazāk runa, bet Inters piesaka video. Lūdzu, video. Trakas lietas! EHR latviešu hiti zīmola vadītājs un ētera personība Toms Barons Lūķis pirms 6 gadiem smaga uzbrukuma rezultātā tika paralizēts un atkal mācījās staigāt. Nu, un redz, un pēc šitā visa es atapos ar traumatisko insultu. Pilnīgi kreisās puses paralīze, ārstēs, ka es nestaigāšu. Es teicu ārstiem paldies par ieteikumu, es iešu savu ceļu. Bet piedod, pincītis strādā?